Dārgie mazbērni, mēs visi dzīvojam modernajā laikmetā, kur cilvēkiem pie sarunām ar diviem cilvēkiem ir nepieciešamība pēc 2 iPhone'iem, lai mazliet atkārtojiet tekstu, un mēs jūs uzfilmēsim vēlreiz. Un te par nosprākšanu? Pasaka vēlreiz, neatceros to frāzi. Tā mēs sēdēsim vēl pēc daudziem gadiem, izņemot tad, ja viena no mums būs nosprāgusi. Un tā kā Līga ir čikāsim, vecāka, kura būs pirmā. Bet tā kā Līga ir vecāka, viņiem vajadzētu būt pirmai, bet tā kā viņi ir veģetārija, tad viņiem nevajadzētu būt pirmai, tāpēc, kad es ēdu gaļu, viņi nēd. Es ēdu pārsturā tikai vistu. Bet, ja mēs visi ēstu principā tikai zivi, nu tiem, kuriem garšo zivis, man negaršo, man tikai lasis garšo, kā es varu. Bet, ja mēs ēstu tikai zivi, tad mēs visi būtu mierīgāk un patīkamāk cilvēki, tad zivī nav tie tur objektiņi, kas padara mūsu stresainus. Lielbritānijā zinātnieki noskaidroja. Līns saka, Lielbritānijā zinātnieki noskaidrojuši suflierīt. Un ja mēs dzīvot, tāpēc tie cilvēki tajā Ķīnā un Japānā ir mierīgāki nekā mēs medī. Un ēd ar dakšām, atkal tā teorija par dakšām un ēd ar dakšām, nevis... Tas nav manējais. Anniņ, mēs gribam vēl.